Šeit iepriekšējais runātājs minēja, ka nav nekāda sakara un nav nekādā veidā saistāmi šodienas Krievu karavīri Ukrainā un tie Krievu karavīri, kas atbrīvoja pēdiņās Latviju. Nocitēšu pāris ziņojums, PSRS iestāžu ziņojums no 45. gada maija šeit Latvijā. Pirmais, 45. gada 21. maijā. Noskaidrots, ka Dunalkas pagastā izvarota 11 gadus veca meitene un aplaupīta ģimene. 7 dienu laikā Cīravas un Dunalkas pagastā reģistrēts 2 izvarošanas un 15 aplaupīšanas no Krievu puses. Visos Ventspils apriņķu pagastos reģistrēti iedzīvotāju aplaupīšanas un pat sieviešu izvarošanas gadījumi. Popē 2, Ēdolē 5 gadījumi. Viļa Lāču ziņojums. Virknē atbrīvoto Ventspils apriņķu pagastu notiek laupīšanas. Te karavīri pastrādājuši varas darbus pie 7 sievietēm. Dundagas un Cīravas pagastā reģistrētas 2 meiteņu izvarošanas, ko izdarījuši karavīri. Viena no tām ir bijuši 14 gadus veca. Un visbeidzot 45. gada 1. maijā, tad īsi pirms 9. maija. Jelgavas apriņķu Vircavas pagastā ar pistoles šāvienu noslepkavots mājas saimnieks Lisna Jānis. Slepkavība izdarīta viņa meitas Irmas Lisnas izvarošanas mēģinājuma brīdī. Noskaidros, ka slepkavību izdarījis leitnants Sokolovskis no karaspēka daļas 109. Jautājums, vai jūs godināsiet arī leitnantu Sokolovski? Ja jums ir vēlme godināt PSRS armiju, tad tas ir jādara visdrīzāk Maskavā, jo šeit PSRS armija ir okupācijas armija, kura atnes 50 gadu ilgu okupāciju un nevis atbrīvošanu. Paldies!